Sveiki, mani sauc Viktors, un mēs turpinām mācīties webdizainu, veidojot weblapu rāvu. Un tā, te ir oriģināls, un ir labas ziņas tādas, ka, piemēram, es atveru savējo variantu, un te jūs varat redzēt, ka viss ir, viss labi izskatās, viss tā, kā tam vajadzētu būt. Un tad, protams, ir jautājums, kā to es izdarīju, tad arī šajā video mēs to CSS failu rediģēsim. Lai tas būtu tā kā kopīgi, tad es atjaunoju. Un tagad mēs redzam tas, kas bija no iepriekšējā video rezultāts. Un šeit mēs pa soļiem darīsim, kas ir nepieciešams. Protams, ka ir jāskatās saturu, ar ko mums sākās, jo mēs tagad rediģēsim CSS tabulu. Tā te mums ir galvenā tabula ar klasi content. Un pateikšu jums tā, es sākumā tur domāju, kā to var izdarīt. Tad pirmais, ja domājat, ar ko sākt, tad ir tāda laba lieta – rāmis. Tas ļoti palīdz gadījumā, ja jūs domājat un testējat, lai viss strādātu. Tad mēs izveidojam rāmi, atjaunojam un redzam mūsu saturu. Un pirmā lieta es sākumā un tā darīju, jo marginu un padinki liku uz 0, bet tik un tā nekas nepalīdz. Tad es vēl izdarīju tādu lietu, ka tabulām ir tāds atribūts tieši tagam table, atribūts cell spacing vienāds ar 0. Saglabājam, atjaunoju, un tiešām izmaiņas ir. Tabula mums ir tagad tā vairāk līdzīga kā oriģināla, bet ja būtu tā lieta, ja es atstātu to cell spacingu, vajadzētu visos HTML failos, visur, kur bija tabula klasi content, pierakstīt cell spacing ir 0. Un ne tikai, jo, piemēram, te mums ir izvēlnē, un arī izvēlnē vajadzētu pierakstīt cell spacing vienāds ar 0. Tas nav īsti pareizi. Es šito es cell spacing nodzēšu. Un stila tabulā, kur mums ir contents, tabulām ir tāds parametrs, saucās border collapse. Tas varētu pat teikt tā, ka tas ir līdzīgs tam, līdzīgs cell spacingam, kā mūsu rāmī atjaunojam, nekas nav īpaši mainījies, tāpēc, kā cell spacingu es noņēmu, bet uzliku border collapse. Tā, nākošais, ko vajag izdarīt, izvēlne mums arī, ja skatāmies oriģinālu, izvēlne ir pie ekrāna pielipusi, to arī vajag izdarīt. Tad ejam uz stila tabulu, skatāmies, kur mums ir izvēlne, un izvēlne mums atrodas tabulā ar klasi menu. Tad atveram mūsu CSS failu un meklējam, kur ir tabula ar menu. Mēs esam atraduši. Atkal rakstam border collapse. Tā. Saglabājam. Atjaunojam. Nu tā, ir smuki. Tagad, ko mums tālāk vajag izdarīt? Redziet, te ir viena pikseļa līnijas, tās vairāk nav, bet te viņi ir. To mums arī vajag izdarīt. Mums šitas tabulas lauks atrodas, apskatīsim, kur tas atrodas. Tas atrodas tabulas laukā ar klasi left. Ejam tad uz stilu tabulu, meklējam rekur tabulas laukus ar klasi left. Tad te mēs pierakstam border right
pikselis, līnija, balta līnija. Tā, saglabājam. Atjaunojam. Re, kur smuki līnija ir parādījusies. Tagad, ja skatāmies oriģinālu, tad starp linkiem arī ir līnija. Tā, šobrīd mums tās nav. Tad tā ir nepieciešama. Mēs skatāmies HTML failā, kur atrodas. Re, kur RU, NDE, un tās ir tabulas lauki ar klasi ap1 un ap2. Uz doto brīdī mums vajadzīgs tikai tabulas lauks ar klasi ap1 un ap2. Te mēs vienkārši pierakstam border right, 1 pikselis, līnija, balts. Arī varam to pat nokopēt. Tā. Saglabājam, atjaunojam. Nu, re, kur jau skatāmies kā tuvākā oriģinālā. Tagad kāda lieta, ko vēl var izlabot, redzēt, te ir mums kaut kur 4-5 pikseli, nu nav saturs izlīdzināts, tas nav pareizi. Tad to var arī izlabot. Kur mums ir, mēs skatāmies, kur mums ir jāizlabo. Tad mums jāizlabo tur, kur menu folder. Te mēs pierakstīsim 5 pikseļus, būs 555. Saglabājam, atjaunojam. Tā, nē, labi, tagad apskatīsimies mūsu failu, un tad, jā, mums nevajag aiztikt menu folder, mums vajag tieši tabulu ar klasi menu. Tad arī meklējam to mūsu CSS failā. Pamēģināsim tā. Saglabājam. Atjaunojam. Tā. Te mums ir izlīdzinājies saturs, tagad mums attēlu vajag izlīdzināt. Tad mēs ejam uz mūsu HTML failu. Meklējam, kur mums atrodas attēls. Re, kur mums ir suffix logo ar klasi suffix logo. Tad meklējam klasi suffix logo. Te, kur IMG selektors ar klasi suffix logo. Te pieliekam pieciniekus, saglabājam, atjaunojam. Nu tā. Jau ļoti tuvu tā, kā arī oriģinālā. Kādu lietu vajag pielabot šeit ar tam jābūt 1 pikselim, te mums ir 5 pikseli. Tad to arī izdarīsim. Atveram mūsu failu. Atrodam, kur ir jaunumi. Jaunumi atrodas mūsu tabulas laukā ar klasi left cont. Tad meklējam left cont, re, kur arī ir. Te mēs samainam uz 1 pikseli. Saglabājam. Atjaunojam. Tā, ir ok. Tagad mums vēl ir viena klase, kur ir 5 pikseli. Tad mums vajag to atrast. Atveram un skatāmies. Re, kur suffix logo footer. Tad atveram, meklējam suffix logo footer. Un re, kur arī tas ir border 5 pikseli, bet mums vajag 1 pikseli. Tā, saglabājam, atjaunojam. Nu tā, tagad jau vienīgais palika noņemt to zaļo rāmi. To mēs mierīgi izdaram. Meklējam tabu klasi content. Tabulu ar klasi content. Un te vienkārši to rāmi izdzēšam. Saglabājam, atjaunojam. Nu, skatīties, kā ir oriģinālā un kā ir mums, tad var redzēt, ka ir mums sanācis ļoti labs rezultāts. Tas arī, kas bija nepieciešams. Un, ja skatīties šeit tās baltas atkāpes no horizontālas līnijas, tad, ja
piemēram, es tagad pārslēgšos uz citiem linkiem, redziet, tās atkāpes nav. Un būtībā varu pateikt tā, ka es uzskatu, ka tā atkāpe īpaši arī nav nepieciešama. Tā atkāpe šobrīd ir tāda nosacījuma, ja man ir latviešu valoda un fails jaunumi, tad te atkāpe ir. Tad es paskaidrošu, kā es esmu to izdarījis. Izdarīts tas ir sekojoši. Es atveru to failu news.htm. Un te ir tāda lieta, ka es esmu izveidojis tukšu tabulas rindu un vēl vienu tukšu tabulas rindu. Un pa vidu tai tabulas tukšai rindai ir mums border top blue, rinda border top blue. Un tu var arī ieraudzīt, skatīties, mums ir tukša rinda, pēc tam border top blue rinda, un atkal tukša rinda, un tad footeris. Es ceru, ka jūs sapratāt šito domu. Tā arī būtu laba lieta pamēģināt apskatīties to un realizēt tā, ka man tas ir realizēts. Es domāju, ka es visu tā saprotami paskaidroju. Un tā, kāds mums ir rezultāts uz doto brīdi? Mums visa navigācija ir realizēta, CSS fails ir realizēts, viss saturs radās korekti, ļoti tuvu tā, kā ir oriģinālā. Protams, ka mums izskatās savādāk, bet tur ir jau tā lieta, ka mēs mācāmies, un tas arī nepieciešams tā, lai mācīties, lai mācību procesā apgūt to lietu. Jo, protams, būs 100% pareizi un ideāli tam, kurš pats to ir veidojis. Bet mums ir laba lieta, ka mēs šajā kursā veidojot reālu weblapu, un pats interesantākais neizmantojot nekādus palīgu programmas tādas kā Adobe Dreamweaver vai Composer, bet mēs to veidojam teksta editorā, es to veidoju teksta editā, bet jūs veidojat visticamāk Notepad++, vai arī tāpat kā es teksta editorā. Tā ka varu pateikt, ka viss ir realizēts, viss smuki izskatās, ja mēs salīdzinām ar oriģinālu. Tad mums viss ir ļoti labi pārskatāms, un es veidoju šito video kursu arī daudz ko iemācījos, vienkārši tādas nianses, par kurām dažreiz aizmirstīju. Un tā, būtībā mums kursa mērķis ir izpildīts, un nākošajā video būs tāda kā viena niansīte, es pastāstīšu, kā ieteicams pareizi noformēt HTML failus un arī stila tabulas failus, lai viss būtu pārskatāmi. Bet tas ir tā, jūsu zināšanai. Bet kopumā viss ir ok. Paldies par uzmanību!